25. februārī LLU aulā notika 20. studentu folkfestivāla jubilejas koncerts. Festivālā piedalījās 20 grupas, kuras vērtēja žūrija – Ieva Akurātere, Valdis Atāls, Imants Daksis, Endijs Rozenbergs un citi, kas balsoja skatītājiem atklātā veidā 4 zīmēm – centās, patīk, super un mīlu. Par labāko dzejnieku žūrija atzina sociālo zinātņu fakultātes studenti Alisi Gubeni jeb Esilu. Savukārt skatītāju simpātijas starp dzejniekiem ieguva ekonomikas fakultātes maģistrants Eduards Grigorjevs jeb Egro. Žūrijas vērtējumā pirmo vietu ieguva apvienība zem cita karoga, kas ir ilglaicīgi folkfestivāla dalībnieki un šoreiz pārsteidz ar priekšnesumu, kurā sita spaiņus, cirta malku, dejoja uz mucas, zāģēja metālu un citos veidos radīja skaņas vienotā melodijā. Šī grupa saņēma ne tikai žūrijas, bet arī skatītāju simpātiju balvu. Otro vietu žūrija piešķīra Svetlanai Miļinai un Aleksandram Mozolam, bet 3. vietu Ingai Karpičai. Jubilejas folkfestivālam par godu tika izveidot jauna balva – Gada bards, kas apzīmē dziesminieku, kurš izpildīja savu dzeju īpaši studentiskā veidā. Šo balvu žūrija piešķīra Vilnim Veinbergam, atzīmējot, ka viņš bija vienīgais festivāla dalībnieks, kurš uzstājās ar savām dziesmām bez pavadošās grupas. Šajā jubilejas folkfestivālā pirmo reizi tika atskaņota folkfestivāla himna, kuru izpildīja 11 jaunieši, kas piedalījušies gan teksta, gan mūzikas veidošanā un aranžēšanā.